Atpakaļ aizsardzības zonā arī pa piečukiem. Padosim to pa bortu. Lazdiņam. Bet Oskars Ūds izpild metienu un atkārtos metiens Andrijs Turks gūst vārtus. Ja Oskars Ūds nonāca ar ripu vārtu priekšā, meta pa vārtiem, to Agnis Alksnis atvairīja, bet pēc tam jau pēc atkārtotu metiena Andrijs Turks pārspēja Alksni un guva Patriotu pirmos vārtus. Jā, tagad arī atkārtojumā redzam, ko nodrošina Earth Finance šo te vārtu guvumu. Spēles rezultāts ir atklāts. No Patriotu puses skatīsimies, ar ko atbildēs piečuki. Tālu piespēle uz Indānu. Indāns mēģina uz otru malu. Notur ripu Zēbergs met vārtu pārliknis un ripa lido aizsargtīklā. Spēcīgs metiens. Vārtsargs visu redzēja. Domāju, pats nedaudz bija šokā par tādu metienu. Jā, Ritvars Zēbergs Lēnieks ir trešais rezultatīvākais Patriotu spēlētājs. Viņam 8 vārti, 8 piespēles, 16 punkti. Iepriekšējā spēlē vienīgo vārtu autors spēlē pret Regrand komandu, kas noslēdzās ar rezultātu 1. Metiens, nē, ieraidam to tālāk zonā. Un metiens. Un tur vārtu priekšā Rībe. Ar augstu pacelt nuvi nospēlē. Principā, ja Rikšets būtu neveiksmīgais, tad arī šādā veidā varētu raidīt ripu vārtos, savos vārtos. Nedaudz nepaveicās piečuku spēlētājiem. Varēja pasist tiešām garām ripumu, bet tagad 2-1 Indāns. Indāns piespēlē uz Laura Alksni, bet Agnis Alksnis atstāja komandu spēlē. Ļoti skaisti ripu savāca Červīnskis. Arī izstās tagad būs pārmetiens. Tā arī notiek. Piečuki nevar mainīt sastāvu. Ja nemaldos, šī maiņa otro pārmetienu pēc kārtas ir izdarījusi. Jā, tagad atkārtojumā redzam, ka Agnis Alksnis atvairīja šo te Patriotu metienu. Jā, un šeit Turks piespēlē Oskaram Ūdrim. Oskars 1-1, apspēlē vārtsargu un raida ripu vārtos. Oskars Ūdris, numur 34, gūst otros vārtus. Nu, šo jau varētu saukt par Ūdra firmas zīmi, jo nav ne pirmie, ne pēdējie vārti, kad viņš neizpild uzreiz metienu, bet pavelk uz nērto un raida ripu pilnīgi tukšos vārtos, kad vārtsargs jau ir nomānīts. Piespēl zilo līniju, seko metiens, vārti! Mairis Alksnis! Gūst komandas trešos vārtus. Iepriekšējā reizē Alksnim neizdevās pārspēt, taču šī gadījumā ar atkārtotu metienu no zilās līnijas tas izdevās. Interesanti, vai viņi ir pazīstami. Interesanti, jā. Un vai viņi zina? Jo mēs protokolu jeb iesniegto sastāvu redzam, bieži vien spēlētāji nemaz nezina, kas spēlēs, ja vienīgi nav kāds draugs vai tiešām arī paziņu un radinieks, jo tu jau īsti nepēti. Zona, tu būs savāds Seleckis. Tagad ir iespēja uzskriet Seleckim, lai izdarīs metienu. Metiens. Vēl viens metiens. Un tur trāpīja vai arī gandrīz trāpīja savam spēlētājiem pa ausi. Izstāst, ka ir trāpīts Te jau Jūku Mogo hallē. 4-0 zaudējām šajā te finālā pret Mego. Tas bija tas tuvākais līdz šim te jaunajam namēja kausam. Bet tas bija tev pašam spēlēt laukumā ar komandu vai vienkārši piečuku citu komandu? Jā, pašam. Pēc tam jau sekoja arī Challenge Cups. Challenge Cup 9. divīzijā, tur gan mēs izcīnījām pirmo vietu.
Nu, skaidrs, jā. Nu, tad tev vienīgi jāsaka, tas lieliskais moments pacelt to galveno trofeju kopā ar Piečukiem. Tieši tā. Un Patrioti gūst vārtus. Skatīsimies noteikti tiešraides protokolā, kurš ir vārta autors. Izskatās, kā pirmais nāk Edgars Indāns, numur 26. Pledus hallē. Bet spēles labākie spēlētāji Patriotu rindās, tas ir numur 67, trešo vārta autors Mairis Alksnis. Un Piečuku spēlētājs numur 12 Aigars Eriņš. Apsveicam labākos spēlētājus, apsveicam abas komandas par lieliski aizvadītu. Šodien mums bija pēdējā regulārā sezonas spēle pret komandu Piečuku 3. Uzvarējām 3-0. Šī bija arī forša spēle, jo treneris man ļāva spēlēt uzbrukumā. Pa lielam pirms spēles, kā jau parasti treneris deva uzdevumus, mēs viņu uzdevumus izpildījām. Un prieks arī par Rojāru, ka vinnējām Sausajā. Un ar šīm te pozitīvajām jūtām un ar sajūtas garšu mēs dodamies spēlēt play-offā. Pat Patrioti nepiedzimst, par tādu kļūst.